šī te apmēram tā kā metrs un metrs no manis tā ir tāda tas ir mans buduārs, mans kabinets, kā es saku. Un ja pastāstā plašāk bišķiņi, tad tie ir bērniņi, kur mēs atrodamies manai ļoti vecajai mājai, kurā es pirms kaut kādiem dažiem gadiem ievācos. Un tā ir vieta, kur es nāku no visiem paslēpjos, un kur es nāku, es rakstu pamatā šeit. Tas pirmais, kas bija, man vajadzēja atrast vietu mājās, kur rakstīt, lai gan man ir ārkārtīgi daudz vietas viskaut kam citam, un remontam paralēli, tad man nebija vieta, kur es varētu būt viena pati, un es tāds kaķis, kopā ar bērniņu kaķi ievācos šeit augšā, lai sāku tur rakstīt, un pamazām man ļoti iepatikās. Un tas ir kļūst par manu kabinetu, kurā es arī rakstu, lasu, atpūšos, sarakstos, ja nepieciešams, un neviens man nedrīkst šeit traucēt. Bija tā, ka, ja tu ej bērndārzā, tad pirms skolas tev bija jāiemācās lasīt. Un es atceros, kā mamma man sēdināja, un mājās mēs mācījāmies, un tas gāja grūti, ļoti grūti, un es nevarēju salikt kopā to vārdu Marika. Un es vienkārši man negāju kopā tās zilbes. Tas bija kaut kāda dīvaina lasīšanas mēģinājuma tajā bērndārzā, bet tad sākumskolā es sāku ļoti daudz lasīt, ja man kaut kādā ziņā tā grāmatiņa bija aizbēgšana no realitātes, kas nebija pārāk viegli kā 90. gadu bērnam. Man grāmata bija līdzīgi jebkur. Es vienmēr braucu, ēdu, es lasīju pa starpbrīžos un tā. Un es lasīju faktiski ļoti daudz jebko bez izņēmuma, kas man bija, to es lasīju. Es atceros arī kaut kādas pieaugušo grāmatas un visu kaut ko tādu. Un es tikai tagad varbūt tās pārlasot, es saprotu jēgu, kas tam bija, bet tas man, protams, ārkārtīgi bagātināja tajā laikā. Lūk, un tas tā turpinājās, man liekas, super intensīvā lasīšana līdz kaut kādiem 20 gadiem. Un tad es kaut nomainīju mēdījus, un man patiesībā bija diezgan ilga pauze, kad es jau ļoti maz lasīju vispār. Un es tagad pēdējos gados atkal pie tā atgriežos, es atkal sāku to novērtēt. No bērnības grāmatām man gandrīz nekas nav saglabājies, jo, kad es biju maziņa, mēs arī daudz pārvācāmies. Un tad bija tā, ka manas mātes vienkārši, grāmatas ir pazudušas, sabrauc no vasaras mājās, mēs esam citā vietā un grāmatu vairs nav. Bet no kaut kādām pusaudzības grāmatām man ir šeit uzticama viena grāmata, un tagad viņa ir jāatrod, kur man viņa ir. Par savu pirmo algu es nopirku šo, kas, man liekas, ir kolekcijas retums, 365 dienas filmas, Naumaņa un Rietumas, un es izlasīju viņas visas, man bija kaut kādi 18, 17 gadi, man liekas. Un es neesmu redzējis lielāko daļu no tām filmām, bet es pa viņām tā kā vārds vārdā zinu, jo man ārkārtīgi arī interesēja kino tajā laikā. Un tā grāmata man stāvēja zem spilvena apakšā. Un tad, kad es noskatījos kādu filmu, es atkal gāju cauri. Un man, protams, ārkārtīgi arī pielipa tas recenziju rakstīšanas stils, kā Naumans rakstīja. Un man tas kļuva par tādu tā kā etalonu. Un tagad, kad es pirms kaut kādiem gadiem arī pievērsos mākslas kritikai, tad faktiski var teikt, ka šī grāmata ir uz manīm atstājusi vienu no lielākajiem iespējām, kas man ir bijis. Viņa arī diezgan daudz cietus remontos, viņa ir krāsu nosmērētā, aplietā, te ir visādi pleķi. Tas man likās, vienu brīdi bija viņa pavisam pazaudējusi, ja kāds man bija aizņēmies viņu, bet tad es viņu atkal atradu skapī, pavisam nesen. Un ļoti, ļoti nopriecājos. Jo pat tās fotogrāfijas man ir iegājušas, kā tādi stop kadri smadzenēs. Lūk, tas ir tāds, kas man ir. Un tad, protams, bija kādreiz viss šitās sprīdīšu bibliotēkas, kas mums nāca tādos 90. gados iekšā. Man liekas, mēs manā ģimenē tikām līdz kaut kādai 12. bet viņas bija pat 20 grāmatas, viņas tādā sērijā nāca. Tad tās es visas izlasīju, un supermīļi bija Tūva Jansone ar mumiju trollīšiem. Un tad es noskatījos arī kaut kādas animācijas filmas, kur tā visi tā ļoti pieklājīgi sataisīts, tā apaļi, noziepēts. Man bija tā, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits nekā tas viss garš. Un man galvenais patīk manai meitai. Viņa tagad lasa to visu cauri. Un viņa ir sajūsmā pa trollīšiem. Un arī šī grāmata tā nav oriģinālā, jo tās, protams, pazuda, bet šo es atradu šajā vasarā uzturoties. Man bija darbnīca iekārtot vienā angārā, un tur cilvēki vienkārši vāca mantas no viskaut kurienes ar ideju, ka viņas kādreiz noderēs, bet viņas nekad nenoderēs. Tur tā briesmīgi. Un pēkšņi es redzu, ka tur ir uz zemes izbērtas grāmatas, un tur satecējas ūdens, un te ir arī šī grāmata. Es iekļāvos vienkārši nozagt. Bet tas bija
tā bija labā zādzība. Bet pamatā, jā, tas stāv kaut kāda grāmatu krājuma, ko es izmantoju, tad, kad es strādāju ar viņām un būvmateriāli, tad man ir visādi ievākti artefakti priekš nākotnes performancēm un tējas no pagalma. Un tad viss kaut kāds, es ik pa laikam vienkārši attīru to visu un tad atkal tas pieaug ar lietām un tā. Cik es esmu tagad pārcēlusies savā pieaugušā cilvēka dzīvē, tas ir komplekts, kas arī ir paplašinājies, un es esmu ņēmusi visu kaut kur līdzi. Varbūt tās pārskatot, ir kaut kādi, teiksim, izstāžu katalogi atbiruši vai kaut kāda, es nezinu, kas vēl var būt. Bet šis laika ir palielinājies, un tad es ceru, ka tas man vairs nebūs nekad dzīvē jāpārvācās. Jo tas ir tas smagākais, kas ir jāpārnes visas tās ķīpas ar tām grāmatām. Bet te bija tā interesanti, kad es ievācos, diezgan ilgi bija tāds pavisam ekstrēma apstākļi, kur bija tikai pats minimums iedzīves apkārt. Un tās grāmatas, viņas man vienkārši bija sapakotas un viņas stāvēja skapjos, tas pārvākšanās komplekts, bet vairākus gadus viņas vienkārši stāvēja. Un tad notika tā, ka es pamazām apaugu jau ar citām grāmatām, kuras sakrājās, un viņas bija vairāk par rokai izmantojamas. Un tad, man liekas, kad iepriekšējā ziemā es gāju vēlreiz cauri visiem skapjiem, visu kārtoju, un es tās savas pirmās, es viņas tā kā no jauna atradu. Un es biju pārsteigta, ka kas man viss jau ir dabūts, viss kaut kur, nu reizēm ir meklēts, un arī daudz, kas man šeit bija bijis pazudis pavisam, un tad es atkal viņus atradu tajos maisos. Un tad pamazām es mēģinu tās abas bibliotēkas apvienot atkal kopā, lai būtu organiski tas, kas ir uzreiz vajadzīgs tāds komplektiņš. Lūk tā, jā, bet tas man vienmēr bija sajūta, ka tā grāmata, ko es pērku, tas ir tāds kapitāla ieguldījums. Un man ir ļoti daudz arī mākslas grāmatas. Un tie ir instrumenti, ar ko es strādāju pamatā. Un varbūt kaut kādā ziņā tāpēc vienmēr agrāk ir bijis tas vietas ierobežojums, un es esmu pat izvairījusies no daļu literatūras pirkšanas. Tās grāmatas parasti ir pie maniem atnākušas, aizņemoties un nododot apakaļ. Un tāpēc tā bibliotēka, es viņu nevaru atļauties pazaudēt patiesībā kaut kur. Es viņu ļoti augstu vērtēju, kas man ir jau savākts. Es pērku specifiskas grāmatas. Kā jau es teicu, es nepērku daļliteratūru gandrīz. Tā pie maniem atnāk un atkal aiziet projām. Jo bieži ar tām grāmatām ir tā, ka es viņas pārlasu vienreiz, un es vairāk viņas tagad dzīvē nelasīšu. Bet es pērku tiešām mākslas grāmatas. Es pērku diezgan daudz uzziņu literatūru. Grāmatas par sēnēm, piemēram. Esmu meklējusi visādos lietoto grāmatu portālos. Un kaut kādus tādus īpašus vizuālus gardumiņus. Bet tās reizēm kaut ko, kas iekrīt acīs, bet es esmu ļoti šajā ziņā prasīga pret sevi. Jo, man ir kaut kā, kādreiz es dzīvoju tādos ļoti mazos studentu dzīvoklīšos iekšā, kur tev ir 18 kvadrātmetri priekš visa. Un tas man tā kā ieaudzināja, ka man ir maz vietas un man ir ļoti jāekonomē uz to. Un tad tur. Bet šis tas arī tad saglabājās un tiešām ļoti tā kā vērtīgs un uzticams. Tad ir tādas šupiņas, kas ir priekš darba, priekš recenzijām, ko esmu izmantojusi. Tad šovasar es lasīju šo Smoke Gets in Your Eyes, Keitlīnas Dotijas grāmatu, ko man iedeva viens ļoti dārgs un svarīgs cilvēks. Lai mēs varētu kopā pēc tam arī parunāt par nāvi. Jo šī grāmata ir iznākusi pirms kādiem 10 gadiem, un viņa bija savu veidu arī sensācija Amerikā. Tās autore, viņa apraksta savu pieredzi, kā viņa strādā kremācijā, kā jauna sieviete, 20 gados. Viņa sāka strādāt par krematori, vai kā tas latviski tulkojās Amerikā, un kāda vispār Amerikā ir tā nāvis kultūra, cik tālu cilvēki ir attālinājušies no dabiskā kaut kāda dzīves cikla. Mēs jau Latvijā to tā nejūtam, ja mums ir kapiņi, mums ir zārciņš un kaut kādas svinības, un mēs nebalzamējam savus mirušos, ka viņi pēc tam vēl 1000 gadus nesadalās. Un viņi savukārt ļoti, ļoti ar tādu ārkārtīgi spēcīgu melnā humora devu apraksta to savu pieredzi, un kā viņi arī pati nolēma veltīt savu dzīvi nāvei, dibinot uzņēmumu, institūciju, kur cilvēki var dabiski tam visam pieiet. Tā kā saglabājies varbūt tās mūsu pasaules daļā. Un kas man arī ļoti patīk, ka tas ir ne tikai tāds autobiogrāfisks darbs, bet es arī teiktu, ka tā ir arī tagad populārā autoteorija. Tas ir tā literatūras pētniecības un rakstniecības veids,
ka tur iet iekšā arī ļoti daudz atsauces no pasaules kultūras, no vēstures. Viņi to savu personīgo sapludina kopā ar tādu filozofisko, globālo, teorētisko. Un es ļoti lēnām viņu lasīju tādā ziņā. Lēnām tas bija kā nodaļu vienā vakarā. Un es centos arī iedzināties tajā valodā un meklēt vēl kaut kādus papildus skaidrojumus, ko tie vārdi nozīmē, jo es parasti nelasu angliski. Un tā grāmata ir visa sasvītrota no vienas vietas un ar komentāriem, jo man patīk veidot dialogus ar tām grāmatām, kad es viņas lasu. Un es kaut ko parasti izceļu. Tiem arī jautri pēc tam skatīties. Tas ir tāds, ko es tagad lasīju. Es esmu iesākusi arī Šehrazāde Goes West. Tas ir tāds Fatimas Mernisī austrumu feministes ļoti nozīmīgs darbs par to, kā sievietes austrumu pasaulē, islāma pasaulē skatās uz feminismu un tad cik mēs paši eiropieši dzīvojam tādā stereotipu varā par to, kas ir pareizais feminisms un kā tur visam vajadzētu būt. Un savā ziņā patiesībā es tagad domāju, tas sasaucās ar Jānas Kukainas jaunāko grāmatu, kura arī lauž to stereotipu par to, ka mums tā feminisma te uz vietas nav. Bet es viņu esmu iesākusi, pametusi un atkal atgriezusies pie viņas un vajadzētu viņu pabeigt. Tas man šķiet ir tagad, jā. Un es izlasīju vēlreiz Roņu Laupītāju meitu. Tas bija man ļoti tāds, ja šis tā mani saskumdināja bišķiņ beigās, tad tas mani uzmudrināja, jo man meita, tagad viņa izgāja viņai cauri, viņa gan lasīja tā pa dažādām vietām, un tad bija radio iestudējums, un es nolēmu pati. Un tā bija bauda patiesībā. Tā tiešām bija bauda, jo tā grāmata viņa ir visiem vecumiem. Es teiktu, ka tā ir izcila grāmata. Es arī viņu lasīju tagad, skatoties no tādam, kā no rakstošas personas viedokļa, kā Lingrēna ir veidojusi to tēlu sistēmu, cik viņa daudz ir pateikusi vai nepateikusi. Un tas liekas ārkārtīgi patiesībā pat dokumentāli, vai kā varētu dzīvot tie laupītāji, lai gan tas viss ir viņas izdomāts. Un palikās ārkārtīgi brīnišķīgās Ilonas Vīklēnas ilustrācijas, kas ir, es, protams, lasīju, kad es lasu par kādu grāmatu, es arī izlasu visu, ko es varu atrast internetā par to grāmatu vai par iesaistītajām personām. Un tad, un tā bija Lingrēnas pēdējā grāmata, 86. gadā, viņa pēc tam vairāk nerakstīja. Tas tāds, man liekas, bija kronis visam, ko viņa ir uzrakstījusi. Un atgriežos arī pie Jānas Kukainas grāmatas. Tas lasās ilgi, to nevar daudz un uzreiz. Man patīk enciklopēdijas. Tās ir grāmatas, ko es pērku, enciklopēdijas, jo tā arī uzskata, tas ir tāds kapitāls zināšana, un viņas vienmēr būs aktuāls. Es pasūtu, piemēram, žurnālu Zvaigžņotā debesis, kas ir par latviešu astronomiju. Es nesaku, ka es vienmēr viņu izlasu, bet tas ir tas, ko es varēšu lasīt arī pēc gadiem. Tad, piemēram, viena no tādām grāmatām, kas man patīk ļoti, kas ir arī ieguldījums, ir Daina kodeks, kas man uzdāvināja pirms kaut kādiem gadiem. Un tur ir tieši par latviešu folkloru un tiem simboliem skaidrojošajiem, kas man brīžiem es lasu, un tas man norauj jumtu, un to var atvērt jebkurā vietā viņu. Lūk, tad es nopirku savai meitai politiku iesācējiem, kas ir tā kā priekš bērniem domāt, bet patiesībā ir ārkārtīgi superīgi, ļoti konkrēti aprakstīti visi šie sarežģītie vārdi un jēdzieni, un es viņu arī vēlreiz izgāju cauri un izgaršoju, un patiesībā tā grāmata stāv pie manis, nevis pie viņas vairāk. Jā, un tad man ir dažādas, sas izdzīvošanas māksla, kā izdzīvot, ja atomkarš vai kaut kas tāds. Vai sēņu enciklopēdijas kolekcija ar viņām. Es krāju paralēli grāmatas par karikatūrām, piemēram. Tas bija specifiski ar manu vēl kaut kādu papildus nodarbošanos. Un pamatā jau tās visas enciklopēdijas viņas ir augšā uz manu bērnu bibliotēku aizgājušas, kas ir, viņi arī atsevišķi veidoju. Bet, un vēl, protams, ir tā, ka viens ir tas, kas ir šeit, bet esmu diezgan liels telefonā lasītājs. Wikipēdija, tas ir mans jājums zirdziņš, un tas ir tas, ko es ļoti bieži lasu, vienkārši, lai varētu vakarā atslābināties. Es ieeju iekšā Wikipēdijā, atrodu kaut kādu tēmu, un tad es vienkārši izlasu visu, kas tur ir, un tad tur ir tie raksti, kas norāda jau pie citiem rakstiem, un tad es viņai surfoju cauri. Bet to es nevaru parādīt, jo tas ir internetā iekšā.
Es varētu teikt, ka patiesībā lielākā daļa, 60–70% no tā, ko es lasu, ir dažādi raksti, internetā kaut kādas esejas, satori, kas iet cauri. Es ļoti daudz lasu ziņas un politiskās analīzes vispār kā tādas. Un klausos arī podkāstus. Tā ir tēma, kas man interesē. Un attiecīgi tas ir gandrīz, es domāju, kaut kāda puse no tā, ko es patērēju internetā, no tādas lasāmvielas. Un tad ir visāds arī kultūras aktualitātes. Esmu tāds satori lasītājs un arī rakstītājs. Es esmu sapratusi, ka es laikam rakstu diezgan specifiski, ja salīdzinu, kā Latvijā raksta par mākslu, un es ieņemu vienu kaut kādu ļoti konkrētu nišu, kas ir tā kā mākslinieks par mākslu. Un es ļoti novērtēju savu kolēģu, mākslas zinātnieku veidu, kā viņi raksta, bet tas atšķirās no manējā, jo viņi bāzējās cita veida zināšanās un pieredzēs. Un tomēr es varu teikt, ka man tas iedvesmas avots tiešām ir Normunds Naumans, cik dzīvi viņš rakstīja par jebko, ko viņš piedzīvoja. Un varētu teikt arī, ka man patīk tā gonzo žurnālistika, kas bija populārs, kas sākās 70. gados Amerikā, par to, ka viņi aprakstīja ļoti aktīvi piedaloties notiekošajā. Un pat subjektīvi. Tas uzskats ir tāds, ka objektīvā žurnālistika viņa nedod lasītājam vai skatītājam bieži vien nemaz tik daudz par to notiekošo, tik tiešu informāciju, kā subjektīvā žurnālistika, jau kas ir viedoklis un klātesamība un pieredze, kas varbūt tāds, kurai pat lasītājs nepiekrīt, bet viņam veidojās attieksme kaut kāda pret to. Es gribētu iet un arī sevi attīstu tajā virzienā, kad es rakstu par mākslu. Un tāpēc bieži vien es esmu arī klātesoša kaut kādos procesos, kā autore un dalībniece, un pēc tam es reportāžas veidā aprakstu savu pieredzi, ka, piemēram, šogad es rakstīju par Strenču mākslas vasaru, un es braucu 3 reizes un centos maksimāli iesaistīties. Un, protams, ir jāsaglabā kaut kāda tā objektivitāte, un tas ir sarežģīti. Spēt paskatīties arī pašai uz sevi no malas šajā te procesā, kā dalībniecei. Bet es trenējos. Un man tad ir arī tie teksti, tad viņi tiešām ir 2 veidu, kad es skatos no malas kā vērotājs, kurš es sevi nepieminu, un tad ir tie teksti, kurus rakstu pirmajā personā, to visu piedzīvojot. Un kaut kādā veidā pat arī piedaloties notikuma attīstībā un pat provocējot notiekošo, lai iegūtu pēc iespējas vairāk informācijas. To manu rakstīšanu viņu ietekmē ne tikai literatūra, viņu, piemēram, ietekmē arī dokumentālais kino ārkārtīgi daudz. Pat arī kino kā tāds, teiksim, filmas par māksliniekiem. Un vēl man ir raksturīgi, kad es, piemēram, rakstu tekstu vai recenziju, vai kaut kādu eseju, es tajā laikā nekad neko nelasu. Un arī es neskatos kino, jo es cenšos maksimāli autentiski izņemt ārā to, kas ir manī iekšā, jo es ārkārtīgi viegli iespaidojos. Un tāpēc arī man nevienmēr ir daudz laika rakstīšanai, lasīšanai, jo to es varu darīt tikai tajās pauzēs, kad es strādāju no teksta līdz tekstam, kas man ir pa vidu. Jo es arī ļoti ieeju iekšā tajās grāmatās un pārdzīvoju viņām līdzi, un esmu jutusi, ka man tas pat teikuma forma, kāda ir autoram, ka es viņu pārceļu neapzināti uz tekstu, kur es rakstu, un es cenšos no tā izvairīties. Tur visu laiku man ir baigi jānodalās. Ar dzeju ir tā, ka es sevi pieradinu tagad pie dzejas. Kādreiz es nelasīju dzeju, bet man ir tā, ka es esmu dzejas lasītāja, nevis dzejas klausītāja. To es esmu sapratusi. Jo man patīk atgriezties pat tā teikumu, ko es redzu savā priekšā, lai es varu uzburt šo vīziju, sajust šo sajūtu. Un, kad es to klausos audiāli, tas ļoti ātri viss man aiziet garām. Un kas te bija? Te arī stāv netikumīgie, man patika. Tas kaut kas, ko es pēdējā laikā esmu dabūjusi un izlasījusi, bet tas nāca komplektā ar izrādi, ko es skatījos. Un
Arī ar tiem dzējoļiem ir tā, ka viņi bieži vienkārši iekrīt kaut kādā manā lokā, internetā kaut kur ejot, vai man kāds pazīstams ir kaut ko ielicis Facebookā, un pēc tam, visticamāk, tas netiks publicēts nekur, bet tas uz tajā brīdī parādās. Tas tā ļoti mirklīgi, man liekas. Bet tas ir kaut kas tāds, kas man ir mans pēdējā laika lieta, ko es mācos, jo dzēju ir, man liekas, arī jāiemācās lasīt. Kādreiz es vispār tam nepievērsos. Tāpēc, ka kādreiz un laika trūkuma apstākļos es ļoti varu brīvi iet pa diagonālu, uztvert stilu, bet tagad es sāku novērtēt to laiku, ko es ieguldu, un es tad tiešām lasu, es jau piespiežu lasīt lēnām, jo tas tomēr ir, es ļoti augstu vērtēju savu laiku kā tādu, un tas ir laiks, ko es varu veltīt beidzot sev, un es viņu ieguldu vēl tajās, mēģinu izsūkt maksimumu ārā. Un ir jāiemācās, man liekas, lēni lasīt vismaz tādam cilvēkam kā man. Jo tur, kā nepazūd dažādas detaļas.